Kā zināms, nākamo gadu mēs uzsāksim kā Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Saņemsim iespēju uzrunāt plašu auditoriju. Apmēram 500 miljonus Eiropas iedzīvotāju. Liels gods, lieli pienākumi. Vai mēs esam tam gatavi? Paskatīsimies, cik cītīgi tam gatavojas ministra prezidente Laimdota Straujuma, kurai bija Īrijā jāuzstājās Eiropas Tautas partijas kongresā. Skatāmies! Jā, tā, tūliņ viņa mums rādīs zīmi, ja, un tad tev būs jāiet Laimdot. Labi, viss tur skaidrs, jā. Šeit svarīgi atcerēties, ja, ka 9 mēneši mums ir, un mēs būsim Eiropas prezidentējošā valsts. Tā kā stāvoklī, pareizi. Jā, tāpēc labi tagad ir ievadīt pareizā gultnē, pareizās sliedēs. Tāpēc atkārtojam vēlreiz to tekstiņu. Jā, dear Mr. President, kur tas prezidents ir? Aizmugurē. Vienkārši pagriezies, mierīgi, tad cēlu, pagriezies, un viss. Labi, viņš parasti tā kā Sovita aizmugurēs. Labi. Mr. President, hello, un thank you for organizing. Nominatīvs, kas organizing, un datīvs... Organizing, tur neimprovizē, tur lūdzu, lai neimprovizē, vienkārši pēc teksta. Klau, es tagad nopirku brīles, paskaties, man atstāt viņas vai tā... Atstāj. Bet man galva reipst ar viņām. Tas nec labāk, Ejam pie teksta, turamies pie teksta, galvenais neimprovizē. Kas man interesēja. Kas ir dear colleagues? Tas ir vārds vai uzvārds? Kolīgs izklausās pēc vairāk uzvārdu, vai līgs ir drīzāk uzvārds. Dear colleagues. Tad hello, Mr. President, thank you for organizing. Nu, to es pateikšu. Un tad ir dear colleagues vārds un uzvārds. Jā, tagad. Mr. President, dear colleagues, first let me thank to you, Mr. President, for organizing this Congress, and to you, dear Enda, for being our host. Valstī viss ir kārtībā.